Labdien, strēlnieki, mani jubilāri decembrī, un skatīsimies, ko taro kārtas vēsta strēlnieku zīmē. Jā, strēlnieki ir baltā zirgā. Ir sācies gads pēc jūsu dzimšanas dienas, un šis pirmais mēnesis ļauj jums spīdēt, atrasties prožektoru gaismā, atrasties augstāk, atrasties uz piedestāla, būt pamanītam. Un ja jūs to visu nejūtat, tad ļaujiet sev to izdarīt. Tad ļaujiet padižoties, palepoties, pastāstīt par saviem panākumiem, pastāstīt par to, parādīties publikā, parādīties sabiedrībā, iziet no mājas, saposties tā kārtīgi un paspīdēt. Ja jums šķiet, nē, šitie Oskari pa spīdīgi, ticiet man, viņi nav par spīdīgu, viņi pievērsīs uzmanību. Ir jūsu laiks spīdēt, ir jūsu laiks priecīgi ar baudu atraisīt to brīnišķīgo bērnu sajūtu, ka tu jūties pamanīts un atvērts, un tu vari jebko, un tev patīk viss, un tādā garā jums jāpavada viss mēnesis. Tā kā šajā mēnesī pastāstīt par saviem panākumiem vai pareklamēt sevi ir īsti vietā. Darbs. Darbā tā kā mājās izskatās, ja, tad 10 kausi tradicionāli tāda milzīga kopības sajūta un prieka sajūta par kolektīvu, par cilvēkiem, kas atrodas man apkārt, un tas nozīmē, ka darbā vairāk jūs izbaudīsiet tā kā tādu citu cilvēku silto un laipo attieksmi. Droši vien, ka tas ir saistīts savā ziņā ar dāvaniņām, ko mēs sniedzam viens otram Ziemassvētku laikā, vai varbūt, ka tās būs atbalsts, vai tās būs ļoti liels apmierinājums par to, ka mēs strādājam komandā, ka mani forši tie komandas biedri, mums tik labi un radoši daudz lietas padodās. Jā, tas ir tāda patiešām liels gandarījums par apkārtējiem cilvēkiem, ar ko es kopā strādāju. Tas sajūta tiešām ir, ka no mājām, jā, daudziem, protams, ka tas var arī norādīt to, ka šis mēnesis ir tiešām tas, kad liekas, cik super, ka es varu tomēr kaut kādas dienas būt mājās un paralēli darbam, kā mēs jau to visi zinām, varam mazlietiņās izrotāt pa starpbrīžiem eglīti vai kaut ko tam līdzīgi izdarīt. Ja, tāda darbam mazlietiņās tādam aktīvam, ražīgam darbam mazliet tā kā nepiemērota kārts, jo viņi ir tā kā par svinēšanu jau, par prieku, par māju sajūtu un tādu. Laikam tik īsti tas mēnesis būs, ka jūs mazam nepamanīsiet, ka jūs strādājat. Ģimenes dzīve, partnerība. Maks, jā, tad arī šeit ir tāda vēlēšanās atkal paspīdēt vienpersoniski. Cilvēkiem būs gribēšana, lai viņam ir vairāk laika, vairāk uzmanības, vairāk es gribu tā kā būt mazlietņās galvenāks par partneri. Man pienākas šomēnes, es gribu, vai arī tādā vēlēšanās, lai man atzīst to, ka es esmu uzcepis lieliskus piparu kūkus, vai atzīst to, ka es esmu nostrādājies, un tagad es esmu Ziemassvētkos sarūpējis jums visiem dāvanas. Ļoti mēs augstam šajā mēnesī pēc atzinības, un ja jūs tagad to zinat, tad paslavējiet tajā vietā, lai vērst uzmanību uz sevi, paslavējiet savu partneri un raugi, viņš arī pavisam drīz vai viņa pamanīs tās labās lietas, kas ir jūsos, ja, tāda dalīšanās. Es gribu, lai paslavē mani, bet tad es izdomāju, kas ir tas foršais, ko tu esi izdarījis, vai kā tu man esi iepriecinājis, un pasniedz to no visas sirds, kā šeit arī Maks to dara. Tiem cilvēkiem, kas tagad meklē tikai partneru attiecību, šī kārtas ir ar iespēju satikt patiešām interesantu, inteliģentu, gudru, piemērotu cilvēku, kas savā ziņā ir ļoti pašpietiekams. Un tad raugi mums ir jāsaprot, vai šādu pašpietiekamu un interesantu un patiešām galvas tiesu iespējams pārāku cilvēku par pašu meklētāju, kā jums ir, ja? Kā jūs jūtaties šajā sajūtā, jo Maks liek mums visiem pastiepties mazliet augstāk un būt pārliecinātiem par sevi. Ja? Tātad šeit ir ļoti liels iespējas satikt pašpietiekamu partneri. Un padoms strēlnieki. Padoms ir spēks, glabājiet savu veselību, taupiet savu enerģiju, jūsu enerģija ir tiešām milzīgā pilnbrienā, bet atcerieties, ka enerģija mums ir dota, lai ietekmētu savu dzīvi,
lai iepriecinātu citus cilvēkus, bet lai neiejauktos citu cilvēku dzīvē un citu cilvēku dzīves notikumos. Tāds, manuprāt, spēkpilns un košs mēnesis strelniekiem, izmantojiet to sev vislabākajā veidā. Un tiekamies atkal nākamajā gadā.